Nu, vispār es piekdienās nefilmēju neko, bet ar vienu kameru var. Un tūlīt ieslēgsim gaismiņas, ja, kaut kādu kontru varētu. Ir. Bet šodien ir piekdiena, un šodien būs mazliet izņēmums, jo atbrauca kurjers. Kurjers, ziniet, ka atbrauca iestiga manos dubļos kurjers, un soli pa solim es viņu izvilku ārā, nu labi, un cits stāsts un viss. Bet kurjers atveda kasti, un kastē iekšā bija lieta, ko es necerēju īstenībā vairs godīgi necerēju saņemt. Nē, nu, it kā vajadzēja saņemt, ja viss kārtībā, bet kaut kā bija, var sakot, kaut kad bērnībā man bija šītādas lietas, un rullīšos filmas, ja 8 mm, un jūs saprotat, uz ko es velku. Un tā kā nevienam citam pagastā to laika, 80. gados vispār, nu kāda video magnetofona, nekā tur nebija, nevienam nekā nebija. Un mums bija, un tēvs šito lietu man ierādīja, un es pēc tam klases puišiem, ja, jo meitenes nenāca ciemos tajā laikā, ne, bet klases puišiem skatījāmies, nu pagaidī. Un multenes, krāsainas, ja, jo televizors bija melnbalts. Un man tās, nu pagaidī, ir kaut kādas, nu ir kaut kādas vēl kasetītes, un šitā viena pat es dabūju kaut kur tīri svaiga. Un tas ir forši. Un vēl ir forši tas, ka kaut kādas pirmās bērnības piedzīvojumu filmas, ja, ir 8 mm šitādos ruļļos. Es kaut kad atceros, ka es esmu skatījies, es apmēram zinu, kas tur bija. Es apmēram zinu, kas kaut ko tēvs toreiz bija iefilmējis, un kaut kas mums bija, kaut kas ir saglabājies šitā. Man ir 2 projektori, uz kuriem es gribēju viņus skatīties, bet tie projektori prasa šausmīgi daudz laika, un, godīgi sakot, viņi prasa daudz vairāk laika nekā mans Toyota Land Cruisers, kas man stāv pie stūra, kas ir jāsataisa. Tāpēc to idejas bija atmetis, bet kurjers atveda, un es nevarēju noturēties, un piekdiena ir jāiet, ir kaut kas darīt, ja, derīgs, bet rekur ir Kodak Reels, ja, es beidzot varēšu taisīt Reels, un šito te man gribas apskatīties, kas mums te ir. Nazītis. Taisam vaļā. Šis ir bez baigās reklāmas, ja? Bet es ieraudzīju, un es sapratu, ka šito vajag izmēģināt. User manual. Wow. Ja? Kaut kas tur ir. Šit, ne kaut kā, lai jūs redzat to prieku, ja? Rekur ir tukša kasete. Tāda plasmasīga, nav tik forša plasmasīga kā vecā, bet te mums ir tukša kasete. Es jau zinu, kā kinematogrāfa speciālists zinu, ko ar to darīt. Un šitien mums ir vadiņš, un te ir projektors, bet vienkārši. Pirms es parādu, bišķi pagaidiet, pauzi. Šitas ir tas, kas man bija bērnībā pirms 40 gadiem. Sen, pirms 35 gadiem šis darbojās, ja? Šobrīd viņš ir muzeja relikvija, viņš ir smuki izgaismojums noliekams kaut kur plauktiņā. 35 gadus vēlāk ir šis manāmi vieglāks, tukša kaste. Bet šis ir pat taisno no Focus Nordic nolikštavas. Un pagaidēji, ka šis ir tik forši. Uzmanīgi, lai neķeras. Nervos unboxings. Kas mums ir, jā? Mums ir ekrāniņš, mums ir 2 šitie te, kur mums uzliek kasetes virsū. Un tātad 8 mm un super 8. Tad mainās mazliet platums. Un te var attaisīt vaļā šitā te. Šis ir super vienkāršāk nekā šis. Te bija jāzina, kāds rullītis jums ir ielicis, jāievelk pareizi filma un tā tālāk. Tālāk te mums ir kaut kur barošana.
Es šo gribu izmēģināt šodien vienkārši reālā laikā vai rezerves rullīši spolēm. Lielās mazās spoles, šīs ir mazās. Nozares specifika. USB vadiņš, nezinu. Jā, tā tad mums vajag eiro plagu. Tā, nu ieslēdzam. Un kas te notiek? Ideja ir te vienkārši, ka viņš kadru pa kadram tin cauri un pārfotografē katru no šīs te filmiņas, katru kadru pārfotografē un saglabā jums mazā filmiņā. Šausmīgi vienkārši. Un te varētu būt, ka ir, nav touchscreens. Te mums ir menu un settings. Kas mums ir menu? Liekam iekšā. Man vienkārši gribas redzēt, kā šis darbojas. Un pēc tam es ielikšu jums filmiņu, pasīties, kas no tā sanāk. Ņemam vienu spoli, ņemam, nu pagaidī. Šis ir 8 mm, tātad mēs uzliksim 8 mm filmu. Viņš kaut ko te norūc pārslēdz. Attaisīsim vaļā to, ko, nezinu, kā viņu sauc. Ieliksim te filmiņu. Kā parasti viss kaut kur krīt. Šī ir īsta plēve, ja tā ir īsta kino filma. Un, protams, ka viņa te tinās visur pa labi, pa kreisi. Protams, ka viņa nav vairs taisna. Viņa ir nostāvējusi 30 gadus tā filma, un te ir viss diezgan traģiski. Kā te varētu būt jāliek iekšā? Man liekas, izskatās, ka gauži vienkārši. Šeit ir kaut kāds parādīts ar bultiņiem. Un aiztaisam ciet. Un te mums ir jāliek tukšā kasete virsū. Es saprotu, ka varbūt jums nav, tas nav tik aizraujoši kā man, bet ja jums ir šitādas filmas, dodiet ziņu. Es iespējams, ka brīvā laikā varu viņas jums digitalizēt. Insert film here. Film inserted. Es viņas varu jums brīvā laikā digitalizēt. Vai arī jūs paši varat iegādāties šādu aparātu. Un tagad te mums ir capture. Es filmu ieliku. Te viss it kā ir salikts. Nospiedīsim OK. Un ko tālāk? Tālāk būtu jāspiež rekord. Bet man liekas, ka viņš kaut kā te nav īsti man trāpījies. Redz, viss problēma tas, ka es satraukumā ieliku to filmu otrādi. Patiesībā to filmu vajadzēja šeit dabūt iekšā visai korekti ar robiņiem vienā pusē. Un lai tur ir tas pārtinējs, tad viņai ir jāizver cauri. Nevar tā vienkārši mest visu, ja, kā sanāk. Tad mēs ievelkam šeit, uztinam šeit. Tiekam viņu, un tikmēr viņi izkrīt ārā, ja? Jo šis ir otrādi. Nekas, es tikšu līdz multenei šodien, pilnīgi noteikti. Tātad liekam otrādi. Tas, ka viņš te aptinis vaļā, tas varētu nebūt nekas traks. To mēs varam vienkārši visu pielāgot. Mums vajag galvenais šeit dabūt iekšā smuki sliedē to filmu. Beidzot man izdevās šito palaist. Tas nebija ilgi, tas bija 5 minūtes. Un tagad var ļoti smuki redzēt, es pagriezīšu, lai jūs arī redzat, ja, pa kadriņam. Reku mums ietūlīt sāksies multene. Varam paņemt čipsus un ceptus kartupeļus. Ideja, ka jūs ieliekat sākumā to pirmo kadru ļoti, cik precīzi varat ieregulēt, un pēc tam viņš pats viņu tin smuki tālāk. Tas notiek lēnāk nekā tā filma iet patiesībā, jo patiesībā tā filma mums ir, manuprāt, 24 kadri sekundē, vismaz standartā. Šitas iet kaut kur 2 kadri 3 sekundē. Man izskatās, ka varbūt kaut kur mazliet ir nobīdi, varbūt es neesmu uzlicis pareizi to formātu, ka tas ir tomēr super 8 mm. Kaut gan it kā vajadzētu būt labi. Es gribu, lai parādās kaut kāds sākuma sejas, kaut kas notiek, lai ir kaut kāds samples, ko es tajā atmiņas kartē varu redzēt un ko es no turienes varu paņemt ārā. Skaņa nav tik forša kā šim bija trrrr, un tur silst kaut kas un deg un tā tālāk, bet ideja tāda, jūs vienkārši dabūjat to sākumu, palaižat, un viņš pēc tam viņus smuki iztina to filmu. Es gribu redzēt, kas ir šeit un kas ir pārējās lentās, kas man stāv plauktā, kas man ir arhīvā.
Sāk parādīties sajūzmuļķu filmu. Iespējams, ka jūs atceraties, kas ir pagaidī, kad to rādīja pa televizoru vai vispār šajās te lentās. Un, kāda tur būs tā izšķirtspēja? Tur man ir jāskatās manuālis, cik daudz kodeks tur sola. Bet, te viss ir parādīts manuālī, kas bija jāizdara. Es, protams, ka te nosviestojos un atkal pa savam visu darīju. Bet, kā teica Robijs Viljams, tā vajag darīt. Man gribas ielikt datorā, paskatīties, kas no tā sanāk, kāda tā filmiņa ir. Un bišķi ar kadru man liekas, esmu kļūdījies, vajadzētu viņu tā kā pieregulēt. Kur ir multene? Redziet, pagaidiet multene. Te var krāsas piekoriģēt viņam, cik es lasīju, te var piekoriģēt framerate, bet framerate jau viņš ņem pēc filmas, un filmas, man liekas, standartā bija 24 kadri tikai sekundē, nekas cits te īsti nebija. Kaut gan nē, te ir 18 kadri sekundē, šeit ir 24. Kā viņš to nosaka? Tad šitam būtu jābūt super 8. Labi, es neesmu tik daudz tajā tēmā, man tolaik bērnībā neinteresēja, kas tur ir rakstīts. Man interesēja ielikt iekšā pareizo rullīti, nospiest pogu play un skatīties uz ekrāna, kas bija metrs reiz metrs filmiņu. Labi, tātad filmiņa apstājās tāpēc, ka lēnta ir saliekusies un izliekusies. Un šai gadījumā šīs lentas man ir stāvējušas plauktā gadus 10, 20 vispār bez nekā, viņas nav aiztiktas. Un arī šī visticamāk ir kaut kur jau deformējusies, tā ka viņa nav precīzi gluda, kā tas bija labajos laikos. Kas notiks, ja jūs šādu lentu liksiet iekšā šeit, viņa visticamāk, viņa var aizdegties, tā ir reāli labi degoša lieta, bet šeit ir daudz lielāks karstums, jo te ir spuldze. Halogēns īsti, kas ražo karstumu, un tā lenta ir pakļauta karstumam, un attiecīgi, jo biežāk jūs viņu skatāties, jo vairāk tā lenta deformējas, tā tas bija tolaik, tā tas ir tagad. Šeit nav nekāda karstuma, bet tas, kas notika šeit, viņš vienkārši izlec ārā no tā zobiņa un netin uz priekšu vairs to lentu, tāpēc es nedabūju pasaļies multeni līdz galam. Un atkal, neko darīt, būs jānokačā torrentos. Bet tagad paskatīsimies to, ko es tikko saražoju. Un, sorry, ka nav vairāk, es uztaisīšu, bet ideja saprāt, ar šito kasti, ar šito čemodānu, kurš šobrīd strādā, šitas vairs nestrādā čemodāns, ar šo kasti var digitalizēt vecās filmas 8 mm un super 8 mm. Ja jums tādas ir mājās, un ja jūs gribat viņas digitalizēt, dodiet ziņu. Es vajag nekādu biznesu uz šitā netaisīšu, man interesē, kas tas ir. Ja jums interesē, jūs principā šo varēsiet visticamāk kaut kur iznomāt, vai arī jūs varēsiet sarunāt ar mani vai vēl kādu citu, kam šīs filmas aizsūtīt, kas viņas digitalizēs. Tur nav jāsēž klāt, mēs ieliekam sākumu, nospiežam pogu un ejam skaldīt malku, un tad vakarā viņa ir gatava. Un tad jūs to filmiņu saņemat kaut kādā fleškā. Bet paskatāmies, kas tur sanāca. Nezinu, kā jums, bet man tas bija baigais wow, tas bija dīvaina atgriešanās bērnībā. Tas nav projektors uz sienas un tā tālāk, tā ir kaut kāda izšķirtspēja te meņo, es paskatījos, neko tur meņo nevar regulēt, absolūti viss ir vienkārši, viss ļoti, ļoti vienkārši ieliec filmu, nospied capture un aiziet griežās un tu dabū atmiņas karti vai ar USB uz kompi un viss savā ziņā mazliet digitāli, varbūt, kā jau viss šai gadsimtā ir digitalizēts, bet no otras puses šī kaste stilīgā veidā atgādina šo kasti. Šeit var iespiest pirkstus un sevi savainot, un sevi principā var nosist ar elektrību, bet tas ir nianses, Šī kaste ir plasmasīgāka, vieglāka, viņa arī rūs, viņa arī smuki patiesībā tikšķi, visai diezgan jauki tikšķi. Un kas ir, te faktiski ir mazs fotoaparātiņš, kurš pārfotografē katru kadru, un precīzs mehānisms, kas patin uz priekšu par vienu kadru to lentu, un viss, un saliek jums viņu vienkārši vienā īsā filmiņā, kas nav pārāk liela, ko jūs varat ielikt kaut kur failiem LV un aizsūtīt radiem draugiem, kuri šos nav redzējuši gadus 30, 40 vai vēl vairāk. Un
Super vienkārša lieta, forša lieta, un man patiešām tāds sentimentāla vērtība, tās vecās lentes paskatīties, vecos rīlus, jā, īstos rīlus, nevis tagad Instagramā, bet īstos rīlus paskatīties. Varbūt tāpēc viņš arī saucas Kodak Reels. Jebkurā gadījumā fun, jautra lieta. Ja jūs gribat digitalizēt savas lentes, dodiet ziņu, sadomāsim, kas ko kā, bet tagad man ir jāiet skatīties multenes. Atā. Such fun. Viss. Piektdiena tagad ir beigusies.